Skrundas Baptistu draudzē aizvadītās nedēļas nogalē viesojās draugi no Amerikas no biedrības Simple Obedience Ministries. Viņi Skrundā jau bijuši vairākas reizes. Sākotnēji tā bija tā doma par to, ka mēs esam tik mazi draudzīti, mums ir tik lieli plāni, mērķi, un viņiem šķita, kā tas vispār iespējams ir, vai to vispār var izdarīt 11 cilvēki, un tādēļ viņi gribēja pievienoties mūsu idejai par bērnu dienas centru un iesaistījās te. Bet, tas ir pārvērties vienkārši, es domāju, draudzībā un vēl joprojām interesē par to, kā mums klājas, ka tas nav tikai vienreizējs pasākums, lūdzu, jums esam šeit, bet tas, ka mēs gribam visu laiku būt tajā kontaktā. Well, this time there's no snow on the ground. Last time I was here there was lots of snow. Šajā reizē nav sniega, pagājušreiz bija ļoti daudz sniega, bet ja mēs runājam par cilvēkiem, noskaņojums ir drūmāks, bet arī Amerikā ir līdzīgi, palicis ir daudz grūtāk, tāpēc jo svarīgāk runāt par Dievu cilvēkā, arī es vadīšu vienu semināru. Semināru sievietēm, kas ir tavā sirdī, vadīja viena no biedrības pārstāvēm Jennifer Petersa. Actually, in January of this year, Patiesībā šī gada janvārī es pati studēju Bībeli un lūdzos, un šais Bībeles studijās Dievs mani uzrunāja, deva vēsti, un es to ierakstīju savā piezīmju kladē. Kad es to biju izdarījusi, tad Dievs teica, tas ir tas, par ko tev ir jārunā Skrundā, un tagad esmu te. Un tas ir svarīgi visur. Piemēram, Amerikā cilvēkiem ir vajadzīga tā pati vēsts, kas Latvijā. Kopā ar Pītersu ģimeni uz Latviju vienmēr atbrauc līdzi arī Jānis. Savulaik viņš dzīvojas kādā no Latvijas bērnu namiem, bet ir adoptēts Pītersu ģimenē un dzīvo Amerikā. Es sāku atcerēties, kā man pašam bija šeit Latvijā un kā es pats dzīvoju un kā es varētu ietekmēt cilvēku, kurš šeit tagad dzīvo, jo, kad es pats biju Latvijā, es dzīvoju bērnamā un attieksme bērnamā man pret citiem cilvēkiem bija savādāk, jo es nebiju kristietis tad. Tagad, kad es atbraucu atpakaļ, es gribētu to izmainīt un gribētu pateikt cilvēkiem, es piedodu jums, lūdzu piedodiet man, par ko es slikti izdarīju, un es vēlos ar jums būt labāks draugs. Mēs bijām arī pie viņiem un satikāmies ar bērniem, kur ir adoptēti no Latvijas un parunājāmies ar viņiem, kā viņi tur jūtas. Un bija arī tur semināri, kurus mēs vadījām un sarunājāmies tur. Tiešām brīnišķīgs laiks bija. Viesis Skrundā vadīja 2 seminārus un piedalījās dievkalpojumā. Lai vecāku varētu bez raizēm uzklausīt Dieva vārdu, bērni pulcējās draudzes mājas 2. stāvā, kur notika nodarbības īpaši viņiem.